būvlaukums. Skaļi un skaidri. Digs un Skūč. Šodien es gribu iztīrīt ceļu uz jauno būvmateriālu noliktavu. Laks jau vienu kravu ir izvedis, pārējais jāizved jums. Klausāmies, boss! Uzmanību atpakaļgaita, uzmanību atpakaļgaita! Vai Bozeram nav lielisks atpakaļgaitas brīdinājums? Tas ir skaļš, skaidrs un visi uzreiz saprot, ka tas ir viņš. Jāsaka, gan ka manējais arī ir diezgan smalks. Vai Digs iesaucies? Man tavs brīdinājums ļoti patīk. Nu labi. Uzmanās, uzmanās! Lielais kaplis brauc atpakaļ! Lielais kaplis brauc atpakaļ, uzmanās! Fantastiski! Lieliskāku saucienu par šo nemaz nevar būt. No tā visas mašīnas uzreiz pamuks malā. Hei! Pacēlēs laiž atmuguriski, nu nestāviet reižus iepletuši malā, citādi saspiedīšu, vai dzirdat? Kaut manējais brīdinājums sauciens būtu tik labs kā tavs vai Kerijas. Ko? Tavējais ir fantastisks! Vislabākais! Neaizmirstams! Kāds tas bija? Piedodiet, es tiešām atvainojos, bet man ir jāpabrauc atpakaļgaitā. Taču, ja jūs negribat kustēties, es jau varu pabraukt arī kur citur. Skūč! Vienu mirkladīgs es vēl netiku līdz labākajai vietai. Es jau varu pabraukt atpakaļ arī vēlāk. Vai dieniņ? Piedod, bet būvlaukuma likumā numur 2 skaidri un gaiši ir teikts, ka par atpakaļgaitu ir jābrīdina. Bet... Aizmirst pabrīdināt ir ļoti bīstams noteikumu pārkāpums. Piedod, Lag. Ak, šīs jaunās mašīnas. Digs, Skūč, tu taču brīdināji. Kāpēc tu viņam to nepateici? Es jau mēģināju, bet nevarēju dabūt laukā vārdus. Man tā notiek vienmēr, kad ir sakāms kas svarīgs. Cik šausmīgi, es vairs nekad nevarēšu ieskatīties Laga lūgturos. Skūč! Pirms jūs sākat tīrīt to ceļu, tu nevarētu palīdzēt Lagam izkraut viņa krāvu. Viņu vajadzētu pāregulēt, norādīt viņam ceļu. Ak, nē. Tev tikai jārunā skaļi un skaidri. Jārunā skaļi un skaidri. Sveiks, Lag! Sveiks, Lag! Sveiks, Lag! Tu man izbiedēji. Es gandrīz izgāzu visu kravu. Piedod, Lag. Bozers man atsūtīja tev palīgā. Nu, tad labāk ķersimies pie darba. Man ir jāaizgāž krāva tajā bedrē. Tā ir ļoti šaura. Tāpēc jau tevi atsūtīja palīgā. Tev būs man jādod norādījumi. Parasti jau es šādos gadījumos sauktu savu atpakaļgaitas brīdinājumu saucienu, taču man jādzird, ko saki tu, tāpēc es klusēšu. Lūdzu, runā skaļi un skaidri. Labi. Brauc atpakaļ, tādā kā atpakaļgaitā. Atvainojiet. Piedodiet, paldies, atvainojiet. Drusku pakreisi, ja vien tev nekas nav pretī. Tev jārunā skaļāk, es šajā motora troksnī neko nedzirdu. Piedod, es mēģināšu. Drusku pakreisi, un tad pa labi.
Patiesībā, tas jau ir drusku par tālu. Varbūt būtu labāk, ja varbūt tu nemaz nekustētos. Nekustētos. Kāpēc tu neteici, lai es apstājos? Ļoti labi, vēl drusciņ. Saņemies, Lag. Bowser, es tiešām centos. Es tiešām gribēju, lai mans sauciens ir skaļš un skaidrs, bet man galīgi nesanāca. Man sanāca klusi un neskaidri. Tā vienmēr. Vai tu saproti, kāpēc tas ir tā? Laikam jau tāpēc, ka es negribu izklausīties pēc muļķa. Labāk sāc domāt, ka tavs sakāmais ir svarīgs. Un tad tā arī notiks. Bet kā lai es to izdaru? Nu, tu vari izmēģināt Bowser metodi. Vispirms ievelc gaisu. Un padomā, ko tu grasies teikt. Tā. Tagad iztēlojies sevi to sakām un runājam skaļi un skaidri. Ir. Un tad saki. Jaunā noliktava ir vienkārši lieliska. Sanāca! Es izklausījos lieliski, nemaz nebija neskaidri. Nost no ceļa, pašizgāzējs brauc atpakaļ. Nost no ceļa. Rekurlaks, cerams, viņš nav uz mani pārāk dusmīgs. Lagam ir lielisks atpakaļgaitas brīdinājuma sauciens. Ak, nē, Lags brauc virsū taisni jaunajai noliktavai. Man viņš ir jābrīdina. Nekā. Man jāpielieto Bowser metode. Tā, ievelc gaisu. Tā, domā par to, ko gribi teikt. Tā, iztēlojies sevi to sakām. Un tagad saki. Stāvī! Kas to teica? Tas bija es, Skuč. Tu gandrīz uzbrauci virsū noliktavai. Žēlīgās bremzes. Tādu kļūdu es jau gadiem ilgi neesmu pieļāvis. Tas droši vien notika tāpēc, ka neesmu pieredzis, ka tā jaunā noliktava tur ir. Paldies, mazais. Tas bija ļoti labs brīdinājums. Nu, ieņemam vērā, ko tu teici, Laks. Tas bija liels kompliments. Malacis, Skuč. Priekš tik mazas mašīnītes, tu māks atcelt lielu troksni. Tas bija vienkārši superīgs skaļums, Skuč. Es nespēju iztēloties, ka vēl kādam varētu būt tik skaļa un skaidra balss. Vai jūs lūdzu neapklustu? Es šobrīd veicu ļoti sarežģītu darbu. Labi. Braucam, Maksīn. Atpakaļ pie darba. Jā.